Sirsnīgi sveicieni Lieldienu rītā no Skrīveriem. Kopā ar Andreju Upīšu Skrīveru vidusskolas bērniem runāsim par Lieldienu notikumu, bet pirms tam nedaudz par skolu. Šīs skolas skolēni labprāt iesaistās dažādos labdarības projektos. Par cik sociālais centrs ir tepat blakus skolai, tas nozīmē, ka mums ir ļoti cieša sadarbība ar sociālo centru un arī tiekam informēti par to, kur vajadzīga šī palīdzība. Ziemas mēneši pirms Ziemassvētkiem ir tie, kad skolēni sveic gan skolotājus, pensionārus, gan pansionāta pārstāvjus, gan dodas uz pansionātu ar koncertu vai kādu uzvedumu. Kādreiz arī cep kaut ko garšīgu. Reizes viesojoties vasarā, skolēni piedalās projektā, kur viņi strādā pansionātā, tieši aprūpes sfērā, vidusskolēni. Skrīveru vidusskolā īpašos svētkos skolēni un skolotāji kopīgi apmeklē dievkalpojumu vietējā baznīcā. Kā arī šodien kristīgajā mācībā Lieldienu notikumu pārunās visa 2. klase kopā, arī ētikas stundas skolēni. Mums skolā ir vienmēr uz Ziemassvētkiem dievkalpojums baznīcā, kur ir mācītāji no visām 3 konfesijām, gan luterāņu mācītāji, gan baptistu mācītājs, gan katoļu mācītājs. Tad notiek ļoti skaists dievkalpojums. Tad visa skola arī tur iet. Un 1. septembrī mums ir aizlūgums, tā kā pa labu mācību gadu. Tad arī visi pēc zinību dienas dodās uz baznīcu. Bērniem ir ļoti daudz informācijas. Viņi dators skatās, savus telefonus spēlē, bet viņiem tā informācija ir ļoti virspusēja. Un mēs klases stundā audzināšanā vakardien runājām tieši par kristīgajām lieldienām. Bērniem bija ļoti maz zināšanas šajā lietā. Tādēļ mēs skolotāji sarunājam, ka šo stundu paņems ētikas un kristīgās mācības stundu kopā, lai viņiem tā kā būtu lielāks priekšstats par to. Un pirms mēs sākam par lieldienām, mazliet atsauksim atmiņā to pēdējo reizi, kad mēs bijām kopā Ziemassvētkos un jautāšu. Kurš mazlietiņ arī paskatīsimies, ja tātad atcerēsimies Ziemassvētkus ar dāvanām, ar svēcēm, ar eglīti un, protams, ar dažādiem kārumiem un saldumiem. Jā, bet kas tad bija Ziemassvētku tā galvenā vēsts? Tie visi bija tie mums apkārt tāds rāmis, bet kas tajā rāmī bija tā galvenā bilde? Lūdzu. Jā, paldies! Tātad, lūk, visā tajā rāmī skaistajā ar saldumiem, rotājumiem, eglēm, tā galvenā bilde bija tas notikums, bija Jēzus piedzimšana. Un šodien runājot par lieldienām, mēs jau Jēzu, šo mazo bērnu Betlēmes silītē, ieraudzīsim, iepazīsim kā vīru 33 gadu vecumā. Tad tagad es jums jautāšu, kā jau jautāju par Ziemassvētkiem, tagad stāstiet man, kādas jums lietas saistās ar lieldienām? Lūdzu. Olu krāsošana. Tātad droši vien mēs tā esam raduši, ka olas mums ir viens no galvenajiem tādiem lieldienu atribūtiem, simboliem. Tā, nāc, lūdzu, pieliec to oliņu. Šeit saliksim te kaut kur skaistu oliņus. Kas nāks? Lūdzu, nāc, tu liec oliņu. Tu nāc, liec oliņu. Jā, katrs pa oliņai. Jā, lūdzu. Jābūt vistai, kura nes mums soliņas. Vēl būtu jābūt vistai, kura nes mums soliņas. Paldies. Vista mums gluži nav, bet mums ir kas? Mums ir 2 cālīši. Un tagad Mārcija un lūdzu nāc. Nāciet, pieliekiet tos cālīšus. Tos cālīšus taisīsim atkal tādu apli te kaut kur viducītī, ja? Liekam klāt. Ar ko tad vēl mums saistās, lūdzu? Ar zaķi, kurš iznēca un paslēpās. Mums pilnīgi viss kā pēc scenārija, kaut gan mēs scenāriju neesam rakstījuši absolūti. Lūk, tāds varētu būt tas zaķis. Simpātisks. Nāc, liec zaķi. Šokolādes liec šeit, jā. Jā, lūk, ar to mums saistās, jā. Tātad olas, zaķis, cāļi. Labi, vēl lūdzu drosme. Olu ripināšana,
Jā, tā tad olas, lūk, mums olas ir jā, kā olu ripināšana, vēl ar ko saistās lieldienas pavasaris. Ar taurentiņiem. Ar taurentiņiem, un parasti, ziniet, es jau šogad redzēju pirmo taurentiņu, kad bija silts laiks, un šos 3 taurentiņus nāk man uzliek, lūdzu, jūs, jā, 3, nāciet mudīgi, jā, nāciet. Toms nāk un meitenes, jā, Katrīna arī, jā. Jā, un tad tos mēs te varam, ko te taurentiņi te lidinās mums augstāk, jā, liekam katrs pa taurentiņam. Puķis, nu es vēl tā kā pieliksim vēl vienu olu, lai mums vairāk, jā? Nu, nāc mudīgi, pieliec olu. Nu, un drosmu, un ar ko tad mums vēl pavasaris saistās? Ar puķiem. Lieldienas, jā, tātad saistās mums pavasaris ar puķiem, un te mums ir arī kādas puķes. Nu, skolotāja Lolita ir ļoti dvēselisks cilvēks un gaišs un ļoti, ļoti gudrs, kas mūsu skolā ir ienesis ļoti daudz pozitīvas attieksmes. Kristīgās mācības skolotāja ir laipna, mīļa un, nu, kā lai pasaka, tāda uzticīga. Olas, zaķis, puķes, jā? Un tā tad, jā, un tā tās lielās izdarības, solu ripināšana un tā tālāk. Bet kā mēs redzam, tā tad šeit atkal tas viducītis, te tās apkārtā, tas rāmis tai glēznai tam notikumam, bet tas viducītis ir tukšs. Bet lai mēs to viducīti varētu piepildīt, paklausīsimies tagad stāstu. Svētdien būs lieldienas, bet pirms lieldienām, priecīgajām lieldienām, vienmēr ir lielā piekdiena. Arī tā būs šogad, un arī lielā piekdienā mēs neejam uz skolu. Mums ir brīva diena. Vai jūs zināt, kas tā ir par dienu, lielā piekdiena? Lūdzu. Jēzus piestišana krustā. Jā, Jēzus, paldies! Jēzus ciešanu un nāves dienu, kad Jēzus nes krustu, uz kura ir mūsu grēki, mūsu vainas, mūsu nepilnības, lai ar to tiktu tapts, piesists Golgātas kalnā. Un tad Jēzus, lūk, šeit mēs redzam, mēs ieliksim arī šeit starpā, es ielikšu šeit, lūk, Jēzus pie krusta, lielā piekdiena. Un tad, kad Jēzus nomirst, viņu gulda kapā. Palestīnā bija tradīcija, ka cilvēkus ietina audeklā un guldīja kapenēs kapā. Un kapam aizēla priekšā tādu lielu akmeni. Nu, man te tāds maziņš, bet tāds, jā. Jo lieldienas saistās arī ar akmeni. Un aizvēl šo akmeni priekšā, un cilvēki domāja, ka ar Jēzu viss ir cauri un pagalam. Tas ir piekdienas notikums. Bet svētdienā, paiet sestdiena, kas jūdiem ir svētā diena, sabata diena, kad neko nedrīkst darīt, bet svētdienas rītā, agri no rīta, Jēzum uzticīgās sievietes dodas uz kapu. Vēl ir tumsa, un viņas nes smaržīgas zāles, lai svaidītu Jēzus mirušās miesas. Tā bija tradīcija, kad svaidīja ar smaržīgām zālēm cilvēka mirušās miesas. Viņas dodas no rīta agri, bet viņām ir viena problēma. Kā jūs domājat, par ko viņas ir satraukušās? Lūdzu. Kad akmens bija vaļākos. Viņas vēl nezināja. Viņas redz, ka ir liels akmens priekšā. Un kas gan novēl šo akmeni? Bet vienalga viņas dodas. Kad Jēzus priekšā. Jā, Jēzus tur ir iekšā. Un tad, kad viņas nonāk pie kapa, ko viņas redz? Lūdzu. Kad Jēzus tur nav. Akmens ir novelts. Sievietes iesteidzas kapā, un Jēzus miesas nav.
ir tikai audekls, kurā viņš bija ietīts. Viņa stāv, izbrīnā un nezina, ko darīt. Un tad Dievs parasti, kad cilvēks ir ļoti sarežģītās situācijās, bieži sūta palīgā ko? Eņģeli. Eņģelis ir vēstnesis. Un eņģelis nostājas šo sieviešu priekšā un saka, kāpēc jūs meklējat dzīvo starp mirušiem? Viņa šeit nav. Viņš ir augšām cēlies. Ejiet un to stāstiet viņa mācekļiem. Es esmu iemācījies, kad nedari citiem sliktu, ja pats negribi, lai tev tā dara. Kad mēs visi bērni saliekam rokas un lūdzam Dievu, lai tāpa nebojājas un lai visi svētki ir priecīgi. Šī lieldienu galvenā vēsts, kur apkārt ir puķītes, oliņas, zaķīši un sālīši, ir tas, ka Kristus ir augšām cēlies. Un lieldienu galvenā vēsts, galvenais vārds ir dzīvība. Un Jēzus mums saka, es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un lai tā būtu pārpilnībā. Lūk, Kristus ir augšām cēlies. Tāpēc lieldienu sveiciens, ar ko kristieši viens otru sveicina, ir Kristus ir augšām cēlies. Un atbildi ir patiesi augšām cēlies. Un es gribu jūs sveikt šodien ar šiem vārdiem. Un jūs man atbildiet, Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Patiesi augšā cēlies. Patiesi augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Patiešām augšā cēlies. Mēs turpināsim šo sarunu, bet pie tik priecīgas vēsts vienkārši gribās ko? Gribās piecelties kājās un ar dziesmu slavēt Dievu. Un šī dziesma par šo lielo Dievu mīlestību, ka Dievs mums dāvāja savu dēlu Jēzu Kristu, lai viņš nāktu, ciestu, mirtu par mūsu grēkiem un augšām celtos un dāvātu mums ko? Dzīvību. Cik Dieva mīlestība ir brīnišķīga, cik tā ir brīnišķīga, augstākā nekā debesīs dziļākā, nekā okeāns plašākā. Neviens to neatver, cik tā ir brīnišķīga. Cik Dieva mīlestība ir brīnišķīga, ir brīnišķīga, ir brīnišķīga. Cik Dieva mīlestība ir brīnišķīga, cik tā ir brīnišķīga, augstākā nekā debesīs dziļākā, nekā okeāns plašākā. Neviens to neatver, cik tā ir brīnišķīga, augstākā nekā debesīs dziļākā, nekā okeāns plašākā. Neviens to neatver, cik tā ir brīnišķīga. Es domāju, ja kāds šodien, piemēram, izglābtu mani no draudošām briesmām, es noteikti justu ļoti lielu cieņu un pateicību pret šo cilvēku. Un Lieldienas ir tas notikums, kurā mēs pieminam katru gadu, ka kāds ir bijis gatavs atdot savu dzīvību par katru no mums. Un tas var būt viens no veidiem, kā es varu nākt uz baznīcu šajās dienās un pārdomāt šos svētkus, ka es varu satikt kādu, kas bija gatavs atdot savu dzīvību, lai atbrīvotu mani no tās vainas apziņas, kas man nospiež dažreiz no tiem notikumiem, par kuriem es domāju savā dzīvē, kaut tie nekad nebūtu notikuši. Viņš teica, es tev nāku no tā visu atbrīvot. Jā, izjust pateicību, cieņu pret to, ko kāds bija gatavs darīt manā labā. Un
pārdomāt, kā es varu atlīdzināt to, ko es varu darīt pretī. Es domāju, ka tādam cilvēkam es arī censtos kaut kā, ikdienā veltīt kaut ko arī no sevis viņam. Tāpat tās arī Jēzum, kurš bija gatavs iet tik tālu manas dēļ. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Un turpinājums ir, un kas man tic, tas dzīvos, kaut arī mirtu. Lieldienu vēsts ir, Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies, un galvenais vārds ir dzīvība. Tas, protams, saistās ar pavasari. Kā jūs pavasari varat sasaistīt ar dzīvību? Lūdzu? Puķi sāk ziedēt. Dienas paliek garākas, prieks par gaismu, lūdzu. Koki sāk lapiņas plaukt, jā. Visi priecīgāki. Vēl, lūdzu. Viss sāk zaļot. Tātad lūk pēc ziemas miega, kad nebija nekāda zaļumiņa, kad nebija nekādas dzīvības, ne kokos, nekur, viss bija sastindzis augsts, ja? Tad lūk pēc šīs te ziemas sāks dzīvība. Viss sāk zaļot, augt un plaukt. Un lūk arī šeit Jēzus, kurš bija kapā guldīts, kurš bija miris, viņš ir dzīvs. Katru gadu puķītes zied, pēc tam viņas nokaust, novīst, tāpat koki. Tad ir ziema, pēc tam viņas atkal atdzīvojās. Un tā tas norit katru gadu pēc kādas, lūkā šeit iet uz apli. Bet lieldiena notikums, Jēzus augšām celšanās, tas ir vienreizējs notikums. Tas neatkārtojās. Tas bija, un tas mums dod tātad dzīvību, un dzīvību ne tikai šeit virs zemes, bet arī cerību uz mūžīgu dzīvību kopā ar Dievu. Un tajos laikos šeit, kad Jēzus tika piesists krustā, krusts bija kā nāves simbols. Tas bija Jēzus nāves rīks. Sakiet, pēc augšām celšanās, krusts ir palicis nāves simbols vai kā cits, lūdzu drosmi? Viņš vairs nav nāves simbols, bet viņš ir kā simbols? Dzīvības simbols. Lūk, lieldienas. Un lūk, lieldienu vēsts. Jēzus Kristus uzvarēja nāvi. Un dzīvība ir stiprāka par nāvi. Un labais ir vienmēr stiprāks par ļauno. Šodien mēs runājām par lieldienām. Lieldienas ir, kad Jēzus Kristus augšām cēlās, pa īstam augšām cēlās. Es esmu uzzinājusi kristīgajā mācībā, kad šodien, kad stāstīja, kad Jēzus krusts, kuru viņu piesita, tas tagad ir dzīvības simbols. Es to nebiju zinājis. Galvenā vēsts ir Jēzus Kristus augšā celšanās. Ko mēs katrs esam aicināts šajās lieldienās darīt un vispār vairot šajā pasaulē labo, kā to darīja Jēzus, kā tas notiek pavasarī, kad jūs teicāt, kad viss kļūst gaiši, viss zied, viss kļūst priecīgi. Un vispriecīgāk jau ir tad, kad cilvēks cilvēkam labu dara. Un tad arī varbūt šo nodarbību mēs varam pabeigt ar mūsu dziesmiņu par ko? Par labajiem darbiem. To jau mēs zinām. Acis skatiet to, kas ir labs. Mazais acis skatiet to, kas ir labs. Rīts vai vakar zemes sēdz, debes, kas mums vienmēr redz. Mazais acis skatiet to, kas ir
labs. Mazās ausis dzirdiet to, kas ir labs. Mazās ausis dzirdiet to, kas ir labs. Rīts vai vakar zemes ēd, zemes tēks mūs vienmēr redz. Mazās ausis dzirdiet to, kas ir labs. Mazā mute sakiet to, kas ir labs. Mazā mute sakiet to, kas ir labs. Rīts vai vakar zemes ēd, zemes tēks mūs vienmēr redz. Mazās mute sakiet to, kas ir labs. Mazās rokas dariet to, kas ir labs. Mazās rokas dariet to, kas ir labs. Rīts vai vakar zemes ēd, zemes tēks mūs vienmēr redz. Mazās rokas dariet to, kas ir labs. Mazās kājas taisnus ceļus staigājiet. Mazās kājas taisnus ceļus staigājiet. Rīts vai vakar zemes ēd, zemes tēks mūs vienmēr redz. Mazās kājas taisnus ceļus staigājiet. Rīts vai vakar zemes ēd, zemes tēks mūs vienmēr redz. Mazās kājas taisnus ceļus staigājiet. Es domāju, ka lieldienu rītā katram ir jābūt savā ģimenē, ar gaišām domām, ar vēlmi palīdzēt citiem. Man vienmēr lieldienu rīts ir tāds īpašs. Kā jau mēs te klasē runājam, tas ir īpašs tā, kad mēs agri ceļamies, kad mēs ģimeni pamostamies un viens sveicinām, viens otru šiem Kristus ir augšām cēlies, kad vienkārši asaras acīs un doties uz baznīcu, uz dievkalpojumu, tas ir brīnišķīgi. Un es tā vienmēr domāju, ja mēs tā visi kā tauta, tā celtos, tā dotos uz dievnām, pie Dievu godināt, slavēt un pateikties, tad droši vien arī daudz, kas mūsu sabiedrībā mainītos uz labo pusi. Domāju, ka tas ir normāli, ja cilvēkam lieldienas saistās ar olām un zaķiem, ņemot vērā to, ka tā ir tā liela informācija, ko mums pasniedz reklāmas, mēdī, vispārējais. Un kas arī nav nemaz īstenībā tik slikti, jo tāpat ola īstenībā ļoti lielā mērā simbolizē arī šo lieldienu notikumu, jo ola mums ir saistās ar jaunu dzīvību. Un savā ziņā arī tai dzīvībai ir jāizlaužās caur šo čaumalu. Un tas arī tas, ko mēs piedzīvojam lieldienās, kad mēs saņemam jaunu dzīvību, mēs saņemam dievišķu dzīvību, ko Jēzus mums ir dāvājis ar savu nāvi uz krustu. Un arī viņš bija ieslēgts tajā kapā, no kur viņš lauzās ārā, kā no tādas čaumalas. Tā kā zināmā mērā mēs varam atrast tādu ļoti, ļoti svarīgu simboliku tajā visā, kas ir saistīta ar šo te lieldienu, varbūt to būtību, to patieso nozīmi. Lai gan šie svētki iesāks ar Jēzus nāvi pie krusta, lieldienas ir dzīvības svētki, jo 3. dienā Jēzus ir uzveicis nāvi un augšām ceļas. Tie ir prieka pilni svētki par Dieva dāvanu, mūžīgo dzīvību. Nāk prātā kāds stāsts par kādu vīru, kas neiet uz baznīcu. Un lieldienu rītā viņš tagad pastaigājās, un nāk kristieši no rīta dievkalpojumu. Un viņi saka, Kristus augšām cēlies. Viņš nezina, ko tas īsti nozīmē, viņš ir tālāk. Un tad nāk kāds nākamais bariņš, viņam pretī saka, Kristus augšām cēlies. Viņš saka, paldies, man jau brīdināja. Tas ir tas, ko mēs kristieši sakam, viens otram, Kristus augšām cēlies. Es novēlu visiem šo prieku, ko dāvā augšām celšanās. Un es novēlu piedzīvot šo augšām celšanos katru jaunu dienu, kad ir lietas, kas mūs nospiež, kas mums liek justies neērti, kas nomāc. Bet, mēs vēlamies piedzīvot augšām celšanos no tā visa. Mēs vēlamies būt brīvi, priecīgi. Un tas, ko mēs lieldienās pieminam. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Hosianna, Hosianna.
jo upuris tavs mani atbrīvo, jā, atbrīvo. Jēzu, bez bailēm tuvojos, es tev mans kungs, jo upuris tavs mani atbrīvo, jā, atbrīvo. Aleluja, aleluja, Osianna, Osianna. Aleluja, aleluja, Osianna, Osianna. Svētais gars, tu mani iemājo, jā, iemājo. Liesmu dēc, sirdī iedēc to, jā, iedēc to. Svētais gars, tu mani iemājo, jā, iemājo. Liesmu dēc, sirdī iedēc to, jā, iedēc to. Aleluja, aleluja, Osianna, Osianna. 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 Aleluja, aleluja, Osianna, Osianna.